Cik man pasaka 10? Labs vakars. Redz mani? Jā, ok. Labvakars. Atvainojos par pārtraukumiem. Sanāca mums kaut kādas šeit datoru problēmas, tā kā es esmu vecā kalna cilvēks, es tā savā brītībā uz jūs. Kāpēc es šo pēc pat gadu vairāk gadiem neesmu pirmais mans atkal tāds tiešraides raidījums, kurā gribēju veicināt cilvēkus? Jo mēdī neraksta par to, ko mums ir, bet ik pa brīdi iepīkstās. Bet faktiski mums ir, ik katru gadu mēs Latvijā nodzīvojam 10 000 pazudu. Gadu nodzīvojam miljardos iemakam parādos iekšā. Faktiski es internetu vidē parādījis, cik nesaimniecisks rīcības dēļ, jo mūsu valsts izpildvara nav motivēta. Mūsu Latvijas valsts un tautas labklājībā mēs zaudējam ik gadu. Faktiski, ja šie zaudējumi nebūtu, mēs dzīvotu vismaz 2 reizes labāk. Un faktiski, ja mēs labi zinām teātris, es biju saimnes deputāts, jā. Nu, labi zinu, ka saimnes deputāts ir mazs skrūvišķinī mehānisma. Tad tie ir liela krāpšana, liela melka mūsu tautas priekšstāvi patiešām ir tautas priekšstāvi. Un kāpēc viss tas tā notiekās? Un tieši kāpēc es uzskatu, ka obligāti jāpiedalās šajā zibakcijā? Jo faktiski mūsu pasivitātes dēļ šī naudas var. Jā, naudas var. To triljonu turētāji, kontrolētāji, kas pasaulē kontrolē triljonus vienošanās, kā pārvaldīt visu pasauli. Uz elementāru principu. Mēs skrienam pēc naudas, un mēs esam tā kā aunu bars, liederīgi idioti, kas skrien pēc naudas, un arī prognozējam, darām visu, ko vajag. Jo mazāk mums ir iztiks līmenis, jo vairāk mēs skrienam pēc naudas un nedomājam ne par ko citu. Faktiski atmodā jau parādīja, kā maina valsts pārvaldes sistēmas, ja, kad tauta saņemās, sajūt savu spēku savā tautas vienībā un līdz ar to mainīja. Un ja mēs spētu atnākt 11. novembrī, Pirmā pasaules kara beigās, ja, faktiski tas ir datums, kurš arī asociējās ar aristokrātu varas izlausīšanas vēstures mēslēnē. Ja. Pēc šī Pirmā pasaules kara vairāk principā ne Krievijas ķeizars, ne Vācijas ķeizars, Krievijas cars, ne Vācijas ķeizars, ne Austro-Ungārija. Faktiski Pirmā pasaules kara beigām pārstāja būt aristokrātu vara, un mums lēnā garā atnāca naudas vara. Nosaucot par demokrātiju, kaut vai tā liela krāpšana. Nav mums suverēns tautas vārds, to mēs paši jūtam, redzam, ka faktiski valsts neattīstās. Valsts interesēs, Latvijas interesēs, neiedzīvotāji interesēs. Drīzāk dažu cilvēku interesēs, kur paliek bagātāk. Jā. Faktiski tie, kas organizē atmodi, kļuva par miljonāriem. Faktiski viņi pārkāpa savā ētikai, morālai. Tad brīdī, ka viņi bija padomvalstī, viņi cīnās par tautas labklājību, un tagad pārdeva tautas labklājību, ieviešot mūsu naudas varu. Vai mēs atnāksim 11. novembrī, 19. krastmalā, parādīsim, ka mēs esam vienota stipra tauta, ar mums sāks rēķināties. Tāpatās kā rēķinājās ar mūsu senčiem, latviešu strēlniekiem, ar baltu tautas, prūšu, rusu senčiem, kas radīja šo dižo Krievzemi. Mēs, baltu tautas, faktiski arī savā ziņā arī slāvi ir mūsu baltu tautas savā sākumā. Ja? Un mēs, latvieši, spējām izmainīt cariskās Krievijas pārvaldes sistēmu. Un es domāju, ja 37. 38. gadā nebūtu apkāvuši kaut kur ar 16 000 mūsu vadošos latviešu strēlniekus, kas bija vadošos amotos padomu savienībā, es domāju, ka tā būtu arī patiesa padomu varu, bet tā pārvērtās kaut kādā nešķīstā varā, cīņā pa varu, kurš tur viens otru nograuza augšā. Ja? Un tāpēc tai varai, kas plānoja būt, ja viņiem šie latviešu strēlnieki ar saviem ideāliem nebija vajadzīgi. Viņiem nebija vajadzīga šī tautas vara, viņi gribēja varu, vienkārši varas pēc. Tāpēc atnākam 11. novembrī, Deņķots, krastmalā, parādām, ka mēs esam vienota stipra tauta. Tauta, ar kuru ir jārēķinās. Tas ir pirmais solis, ar savā ziņā parādīt ar rungu.
kas nav deputātiem parādīt. Deputāti tik sīks, skrūvis, teātris, ko mums vainot, gānīt, ot nelieši. Pat arī mūsu valdība nekur nevar. Tur tāds butafori, arī tāda patās savi izveidot, lai mēs tur lamātu viņu. Neiedziņāties, ka pašā būtībā galvenais ir, lai mēs maksātu nodokļus. Kāpēc? Jo no šiem nodokļu maksājumiem mēs dabūnam atpakaļ labi, ja 20–30% pārējie tiek izsaimniekot. Naudas var grābj savos bankas procentos, aizdevumu procentos, medicīnas lietās, kara jautājumos, grābj savu tiesu. Bet arī atstās vietējiem mūsu tautas kangariem, valsts izsaimniekotājiem, kaut kāds ir būvkarteļu vadītājiem, kaut kādu naudiņu, ko viņi te var pagrābstīt. Ja? Lai galvenokārt šie tautas izsaimniekotāji sekot līdz, lai tauta ir apātija. Mums drošības dienests. Ja? Faktiski nestrādā Latvijas valsts interesēs. SAP, Satversmes aizsardzības birojas, labi redz, ka Latvijā nav ievērotas satversme. Nav otrais punkts, ka tautas suverēna tautas var. Deputāts ir 0,8, viņš neko nespēja izdarīt visu šīs sistēmas dēļ. Tāpēc ceļamies, mainām šo sistēmu. Manās grupās, manās lapās ir parādīts, kādi šie soļi, lai mums dzīvot labklājīgā nākotnē. Un es domāju, tas jebkurā interesējas, jebkura iedzīvotāja interesēs. Un, ja nebūtu šī drausmīgā izsaimniekošana, mēs dzīvotu vismaz 2 reizes labāk. Nerunāju par 3 reizes labāk. Jā. Tie ir miljardi, kas gadā tiek izsaimniekots. Palasiet manas lapas sociālos tīklos, kurā varbūt tas ir garš rakstījums, jā, bet tur skaidri un gaiši parādīts, kur un kā mēs zaudējam miljardus. Tie ir miljardi, ko mēs varētu maksāt pensijās, lielākas minimālās algas maksāt, skolotājiem lielākas algas, jā, tautsēmniecība attīstīt. Jā. Tie vaiprātīgā nauda, ko mēs pensionāri miljardus naudas atdodam svešām bankām, mēs varējām ieguldīt paši savā tautsēmniecībā, radīt jaunas vietas, bet tas jau nav vajadzīgs naudas varai. Naudas varai vajadzīgi kāst mūs kā slaucams auns, izmantot kā liederīgs idiots. Un ja mēs tā apātiski uz to noskatāmies, tas arī tā notiekās. Tāpēc 11. novembrī, Pirmā pasaules kara beigās, tā kad izslaucīja aristokrātu varu, mums jābūt krastmalā. Mums ir jāsāk parādīt, ka mums ir jārēķinās un jāaptur šie valsts izsaimniekošana un jādod latviešu tautai un Latvijas valstī gaišu labklājības nākotni. Tiekamies 11. novembrī, 19. krastmalā. Paldies! Tuvākā laikā es ļoti priecīgs būtu par jūsu komentāriem, jūsu kritiku, lai uz nākamo ceturtdienu es sagatavotu atbildes un dot izskaidrojumu, kāpēc tas ļoti būtiski parādīt šo tautas vienības spēku. Zibakcijā mēs sanācām un parādījām, cik mēs esam spēcīgi. Mēs esam spēcīgi latviešu tautas strēlnieku pēcnācēji, kur izmainīja cariskās Krievijas pārvaldes sistēmu, izslaucīja ārā vēstures mēslēniem, visu caru ģimeni, visu šo sistēmu un centās radīt valsti, kas ir tautas valsts. Radam valsti, kas ir mums, latviešiem. Mūsu Latvijas tauta ir katram iedzīvotājam Latvijā, nevis šī brīdī naudas varē. Paldies par uzmanību. Lai jums veicās!